Labdien, cienījamie Tautas partijas kongresa delegāti. Mani bērni šodien ir 20, 19 un 13 gadus veci, dzimuši un auguši neatkarīgā Latvijā. Un man dzīvē nav nekā svarīgāk par maniem bērniem. Es ļoti viņus mīlu un vēlos, lai viņi savu dzīvi var dzīvot brīvā, stiprā un mīļā Latvijā, savā dzimtenē, Kurzemītē, Dievzemītē, kā to mīļi savā dzejolī Gaismas pils ir dēvējis Ausekls. Kas notiek valstī šodien? Kas notiek Latvijā? Ir karsta diena, mūsu valstī ir tikko zvērests nodevis jauns prezidents, jau atkal valda priekšvēlēšana gaisotne, un Tautas partijas biedri ir pulcējušies, lai pavilktu svītru pagātnei un lemtu, ko darīt nākotnē. Lai lemtu, vai Tautas partijai vispār ir nākotne šodienas Latvijā. Man nav atbildes uz visiem jautājumiem. Bet man, Tautas partija, vispirms ir cilvēki. Gudri, patiesi, darboties griboši, uzticami. Mēs esam sisti, gan pelnīti, gan nepelnīti. Ik viens no jums ir sajutis naidu, kas ir kā ļaužu attieksme pret vainīgo visās likstās Tautas partiju. Nereti ir dzirdēti jautājumi, kāpēc jūs vēl esiet tajā partijā? Bet mēs esam šeit. Un tas apliecina mūsu uzticību vērtībām, kuras visus šos gadus ir nesusi Tautas partija. Vērtībām, kuras var izteikt arī vienā teikumā. Es mīlu šo valsti. Visi, kas šodien vēl ir Tautas partijā, ir doma biedri. Mums visiem ir svarīga nacionāla konservatīva valsts. Mums rūp doties solījumi. Mēs neskrienam no vienas partijas uz otru, domājot tikai par savu personisko karjeru un reitingiem. Mums ir svarīgas idejas, nevis amati. Latvija ir jauna valsts. Šeit demokrātija tikai veidojas. 21 gads kopš neatkarības pasludināšanas nav daudz. Tā ir tikai viena paudze. Mēs kā sabiedrība augam un mācāmies strauji mainīgajā informācijas laikmetā. Informācijai, kuru mēs saņemam, ir milzīga nozīme. Tā mums ir visapkārt un nepārtraukti ietekmē mūsu apziņu. Mēdīja nav ceturtā vara, bet galvenā vara valstī informācijas laikmetā. Tiem ir vara pār cilvēku apziņu. Tā ir teikusi Māra Zālīte. Un var tikai lūgt, lai Latvijas tauta ir gudra un spēj atšķirt patiesus vārdus, kur nāk no sirds, no pareizi sarindotu vārdu virknes, kuru mērķis ir manipulēt ar mūsu apziņu. Tas nav viegli. Tam cauri ir gājušas dažādas sabiedrības un valstis. Hillary Rodham Clintone savā grāmatā Dzīvā vēsture raksta: 1980. gada kampaņā reklāma izrādījās spēcīgāk ne tikai par ziņām, bet arī par aculiecinieka vārdiem. Patiesība tika apgriezta ar kājām gaisā. Negatīvai reklāmai piemīt caururbjošs spēks, kas sagrozot faktus, var mainīt vēlētāju domas. Negācijas sēkla, kas ir cilvēku apziņā par Tautas partiju, manuprāt, ir aizvērusi tā durvis uz nākotni. Kā teica partijas priekšsēdētājs, Tautas partija ir iestigusi un nav izkustināma. Bet man ir jāatzīst, ka šodien es neredzu nevienu politisko spēku Latvijā, kuram es ar drošu sirdi varētu uzticēt savu bērnu nākotni. Un no tā man ir bail. Man ir bail, kad es televīzijā redzu, kā cilvēki maskās ar automātiem rokās apcietina neapbruņotas lielu uzņēmumu vadītājus, kā politiķi, kurš nekur netaisās aizbēgt, ar spēku struktūrām TV kameru ielenkumā apcietina uz šosejas, kā latviešu gaišākais un svētākais pasākums, kapu svētki, tiek zaimots un pārvērsts par sātanismu rituālu. Un man rodas jautājums, kādā valstī mēs dzīvojam? Un galvenais, kādā valstī dzīvos mani bērni. Uzdod jautājumu sev, ko darīt?
strādāt, atbildīgi strādāt ikvienam no mums un mīlēt šo valsti. Kuldīgas novada domas priekšsēdētājas amatu vispirms saist ar atbildību par savu novadu. Un gan sev, gan ikvienam no jums vēlu, lai pietiek spēka atbildīgi strādāt nākotnē, mūsu bērnu un mazbērnu nākotnē, lai pieeja katrai lietai būtu kā savējai, lai katru darbu un katru jaunu projektu mēs veiktu tā, kā darītu priekš sevis, kā būvējam sev māju, kopjam dārzu, lai vietas, kuras veidojam, būtu tādas, kurās gribētu dzīvot paši un kurās vēlētos redzēt augam mūsu bērnus un mazbērnus, lai skatoties uz paveikto, sajūtam gandarījumu nevis par vienkārši paveikt darbu, bet kā par darbu, kurā ir ielikta sava sirds daļa. Un tā vienmēr un tā katrā vietā. Lai mēs mīlam savu novadu, savu dzimto vietu, savu valsti, lai mūsos ir mājas un prieka sajūta, piepildījums, kuru jūtam tikai ar sirdi. Un šodien piebiedrojos Tautas partijas priekšsēdētāja aicinājumam un aicinu jūs uz pašcieņas pilnu un atbildīgu rīcību.